Vasali! Es esmu Dominiks Slišāns, i jūs klausatīs raidīrakstu Atpakaļ pi seve. Mēs mādzam lūkotīs tolumā, cerūtī īraudziet sevi, bet patīsīs spāks i vīdums atsaklojos tepat. Mūsu saknies i tāvu īmeitajos pādos. Itis būs 10 stostu ceļojums. To sokumpunkts ir Upīte, bet apvorsnis Vusa Latveja. Dūsimies pi suitīm, lībīšīm i kaimiņīm citos kultūrtelpos, lai caur jū tradīcijom i pīredzi skaidroks saskatātu paši savu būtību. Klausietoj, tevi sagaida atklotas sarunas, viesturiski meklējumi i amatu prasmes. Mēs dokumentēsim Upītes dorgumus i lūkosam, ko tī sazasaucos ar citu nūvodu dzeives zini. Toik izprūtūt, kas noteik savā dzimtajā dvorā Latgalie, Latvejā, ir īspējams rost celi pi seve. Raidīraksts tūp ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Vasalim, šodien raidīraksts Atpakaļ pi sevi ir devīs izbraukumā. Mēs nāšam Upītie, bet esam atbraukuši iz Reigu, sazatikuši Reigas Latviešu biedrības nomā. Itos sīnes ir redzējušas dančus i dzīsmu vairāk neko 100 gadus. I tīši te mēs šodien mēģinosim saprast, ko pēc latvīšam kojas soks kustiet, izreiz ko atskan pirmīs violas lūciņa vilcīns. Ar mani šodien ir kopā 3 cilvēki, kas par dančīm Latvijā zina vus vairāk. Atpakaļ pi seve. Īpazeisamīs Ernests Spīčs, cilvēks, leģenda horeogrāfijā. Ernests ir tas, kurš nav aizmiers, i kurš ceļ nu arhīvīm orā i popularizēja puišu solodejas kopā ar Reigas dančīm. Jis radz kustību tī, kur citi radz toiken sūļus. Vasals. Vasals. Inga Dūke, Latvijas Universitātes folkloras kūpas dandari vadietoja. Inga ikdīnā strodoja ar jaunīšīm Reigā, izzina, ko mūsdīnos cilvēkam īmociet i interesiet dejā. Vasala. Sveiks. Dace Smirnova, dejas eksperte i pulkā eimu, pulkā taku, žūrijas lūcekle. Dace ir tei, kura radz visu Latveju, nu mozolko doncotoja līdz lielokajam meistaram, i jei nakļūdīgi jūt, kurā dejā ir dzeivība, i kurā tikai īstudējums. Vasala. Vasals. Izdomājiet, ja jūsim visu atlikušo dzeivi būtu ļauts doncot tikai vīnīgu danci, kods tas būtu? I ko piec? Polka. Man ļoti patīk strauja, ar griezieniem, ar kāju piestieniem, dažāda mūzika, dažādi deju partneri. Jā, man tā būtu polka. Ernest? Šobrīd Lipindraks. Man arī. Es droši vien ņemtu kādas, tur, kur ir iekšā spēles, sacensību motīvs, kur pirmajā daļā bieži vien varbūt ir vai kāda komunikācijas sarunas, tās ir rotaļspēles, rotaļdejas, un otrajā daļā ir kaut kas tāds ar sacensību garšu, ar entuziasmu tādu, kur vajag gribu tā kā tikt uz priekšu, un, piemēram, tagad pēdējais, ko es tikko skrodarīšu, vēverīšu, piemēram, kurš ātrāk sapīs to mezglus sasies, piemēram, jā. Klausoties jūsu atbildies, man rodos tāds jautājums, kas mūs visus te savada kopā? Laikam jau te ir Upīte. Kods ir jūsu personīgais stosts par Ziemeļlatgali, kas bija pirmīs gadījums vai notikums, kas atveda iz Ziemeļlatgali, iz Upīti? Pirmo es neatceros, bet mēs ar Šandi esam bijuši vismaz 2 reizes pie jums ciemos. Ilgāks ceļš jāmēro pie jums, nekā uz vietas pie jums dejojot, bet vienmēr ir bijis ļoti liels prieks, jo jūs iesaistat visus no lielākā līdz mazākajam. Tur nav doma, ka kadaļi tikai ir pieaugušajiem, bet ne, visi mazākie arī visi līdz dejo. Tas man vienmēr ļoti ir fascinējis un iepriecinājis pie jums, ka jums visi dejo un priecājās reizē. Mani Slišānu ģimene. Noteikti Antons un Irēna bija tie, kas atbrauca uz Rīgu un uz pulkā eimu, jo laikam 2. gadā pēc kārtas bija un rādīja tādas pavisam man nezināmas un neparastas rotaļas, un īpaši jau man patika, ka tie putni skrēja un tupās. Un vēl vairāk man bija pārsteigums par to oiru, kas ir Upītē, kas ir pilnīgi atšķirīga no tā, kādu pieraduši dejot tie, kas dejo dančos.
bet daudz līdzīgāka tāda, kādu dejo Igaunijā. Un tad es sāku vairāk interesēties un biju ne tikai uz daudziem pulkā ceku sarīkojumiem, ko upītieši rīkoja, bet arī braucu vienreiz folkloras ekspedīcijā kopā ar Zinātņu akadēmijas folkloras krātuves cilvēkiem, kad mēs apmeklējām visus tos ciemus pēc kārtas un salīdzinājām, kā kurā vietā dejo to ļipakustu un tās citas dejas. Un vēl man ļoti svarīgi likās no upītes viens tāds impulss 93. gadā Baltika bija lielajā estrādē, visi bija sasēdināti tā uz tā asfalta, kas kādreiz tur bija priekšā. Un bija tāds neparasts moments. Tur bija, Baltikā principā nedejoja. Ja? Tas nebija pieņemams un nekāda dejošana nevarēja būt, bet 93. gadā uz skatuves, es domāju, tā Daņši, tā ir cita lieta. Bet bija tāds moments, ka Antons piegāja laikam pie Lijānas Sos, kas toreiz bija režisore, un teica, ka vajadzētu tomēr dejot, un upītē ir tā ļipakust, un vajadzētu tās ļipas tur tā dejot. Un izraisījās liela diskusija, bezmaz balsošana, un beigās tad bija tā kā latgaliešu deja, un tad dažādi, un katrā ciemā tagad citādāk tā ļipa dejo, un ar citādākiem vārdiem pat arī dziedi. Tad bija tur rudzu ļipa un auzu ļipa, un visas ļipas dandariem neļāva dejot, toreiz vieniem pašiem mūs sadalīja pa tām latgaliešu kopām, un tad beigās pirmo reizi bija uz skatos reāli deja Baltikā ļipakust. Man, protams, man ir tur visi, jāsaka vecvecāki no tās puses nāk no Rekavas, no Šķilbēniem, no Vilkovsko kolnatāni, jāsaka. Brāļi un māsas, kā precējās, tā pārcēlās atpakaļ uz turienu, un mamma dzīvo, un vecmama un vectēvs, baba ir ķetstī. Bet ar upīti jāsaka tā, Andris Slišāns ir 1 gadu vecāks par mani, vienā klasē gāja. Pirmo reizi, upīti, tad, kad Andris parādījās skolā, tad bija danči, arī Rekavas vidusskolā bija danči, un es atceros Zīlānu danci, Čukulu priedēs, tad bija Čukulu priedes, kad mēs visi tī dancojām, un tas bija Zīlānu dancis, ko es riktīgi atceros. Pēc tam es atceros lielo notikumu, kad upīte brauca uz Turciju festivālu. Pēc tam rādīja to visu Rekavas vidusskolā. Domājam, ak, Dievs, vai vispār tik tālu zeme, vai šis vispār Turcija ir uz šīs zemes? Vis tālāk, kas ir aiz balvu robežas, tas jau ir tālu. Tad, kad es dzīvoju tur uz vietas un mācījos, man šķita, tas ir tā viss pašsaprotami. Tad, kad es atbraucu uz Rīgu, tad es sapratu, kas ir Ziemeļlatgale, kas tajā notiek, kāpēc, kā jāsaka, daudzi profesori uz turieni brauc un pēta un apmeklē. Jūs reiz saprast, kāpēc Anda Beitāna, Andris Kapusts dodās un ekspedīcijās un visu. Pēc tam es saprotu, 4 etnogrāfiskie ansambļi uz vietas, tad tajā 90. gados vēl bija ļoti spēcīgi un visas sievas bija vēl, jāsaka, šai saulē lielākā daļa un Antons Slišāns tad vēl bija ļoti aktīvs, kurš darbojās un visu pulcināja ap sevi, un daudz slišānu bija apkārt. Slišāni, kas pužuļi, supes, vai ne? No tā sastāv visa upīte, un tā kā tā. Un tad tagad tikko es biju pulkā Tekojā, kas upītē bija sarīkojums, un man prieks arī bija, ka mani brāļa dēli arī muzicēja, viens spēlēja cītaru, otrs cita bungas. Tā kā upītē, tur tajā Ziemeļlatgalē, Kukos novadā, viss notiek, visi bērni dzied, visi dejo, visi muzicē, malači. Danču veidu Latvijā. Cilvēkam no malas termini var liktīs vīnodi, tīmāts sajukt. Tad tā varētu visu salikt pa plauktiņiem. Jūs varētu izskaidrot, kas ir kas. Tad pirmīs būs, kas ir dans, kas ir deja. Es varu pateikt arī to, ko Harijs Sūna, un pirms tam pateikt, ka tieši šodien Harijam Sūnam 23. martā ir 103 gadi, un viņš ir ļoti daudz izdarījis. Es šodien paskaitīju, ka viņš ir izdarījis 5 tādas lietas, par ko viņam par jebkuru no vienas varētu uzlikt pieminekli.
Un tās nav horeogrāfijas, un tas nav tie sasniegums katoliskajā dejā, bet tieši tautas dejā. Bet nopietnākais no viņa darbiem ir tas, ka viņš saklasificēja tiešām, kas ir kas. Un te ir tāda maza niansīte. Kā cilvēki saka, mīļam bērnam daudz vārdus, tāpēc to horeogrāfisko norisi, ko sauc par deju, dažreiz sauc arī par danci un otrādāk. Bet tā, no zinātniskās puses, un tas ir Latgalē un Kurzemē tieši vairāk lieto vārdu dancis, kamēr Vidzemē vairāk lieto tomēr deja. Bet vēl tāda maza nianse, kāpēc Melngailis uzrakstīja to Latviju danci, viņš nerakstīja Latviju deju, viņš rakstīja dancis tomēr, ja? Un kādu saturu viņš tajā ielika. Un Sūna no tā atspērās, un dancis tādā nozīmē ir rotaļdeja. Pēc Sūnas terminoloģijas, ja dancis ir tas pats, kas rotaļdeja, bet tikai tā žanru robežas, protams, ir ļoti, ļoti izplūdušas. Es atkal definētu tā, ka dancis ir tāda horeogrāfiska norise, kurai nav ne sākuma, ne beigu. Tā vienkārši mēs to sākam, kad gribam, un beidzam, kad gribam. Bet dejai vienmēr ir sākums, un deja ar kaut ko beidzas, un tā ir nobeigums. Ja, piemēram, skatuves mums viegli redzēt, ka dejotāji iznāk, ir kaut kāda noteikti horeogrāfiska norise, un tad beigās viņi paklanās, un ar to deja ir beigusies. Un var tikai atkārtot to pašu vai kādu daļu no tā, bet viņa nav nekāda ne garāka, ne īsāka. Un tieši tāpat, kad mēs dejojam sadzīves horeogrāfiju, arī tāpat mēs tieši tāpat arī to darām. Bet mūsdienās vārdam dancis, vai pareizi sakot danči, daudzskaitlī, ir jau pavisam jauna nozīme, kura radās tad, kad radās arī dandari tajā pašā dienā, varētu gandrīz vai tā teikt. Un to mēs visi labi zinām, ko šodien nozīmē danči, bet varbūt, ka es kaut ko nezinu jaunu, un kolēģis var papildināt. Jūs esat cita paudze jau. Es jau skatos pilnīgi no cita skatu punkta. Turpinot Hariju Sūnu, šeit es varētu papildināt to, ka, Harijas Sūna deju sadaliet 4 daļas, tā kā 4 rotaļspēle, tad ir rotaļdeja un tautas deja. Un tad teicējs arī, lasot teicēju pierakstus, ko teicējs runā, kas ir tautas deja un kas ir, tad bieži vien es uzgāju tādu virsū, ka līdz revolūcijas laikam, līdz 5. gadam, tas materiāls, kas bija pie Malienas pusē, kā teicējs saka, viņi dejoja tautas dejas. Tās bija tautas dejas pēc revolūcijas vai pēc Pirmā pasaules kara. Tur, tā kā tas posms ienāca pavisam cita laika dejas, modes dejas, kas īstenībā jāsaka, kas mūsdienās, ko dejo dančos, piemēram, ļoti daudzas ir tieši no tā laika, kas mums patīk, kas mums ir vairāk atpazīstamas, melodiski tā kā mīļākas, tuvākas, saprotamākas, jo tās, kas bija 19. gadsimta, tā kā jaunā, un šeit es laikam tā kā pie sevis domāju, tās varētu būt tās, ko Sūna tā kā arī pie rotaļām un rotaļdejām liek klāt, ka tas ir tas senākais slānis, un tad nāca tas jaunākais slānis. Un mūsdienās, protams, man bet tas ir vēl tur ir jāpēta būtu, bet tā, cik tālu es esmu tikusi tā sev un arī sapratusi, un arī ņem to senāko slāni, kur ir senākam slānim nāk teksti, kad dejotāji paši dzied un paši dejo. Tas īstenībā ir ļoti sarežģīti. Un tā kā arī teicēja, saka, tad, kad ienāca mūzikas instrumenti, tad jau, protams, muzikants spēlē, dejotājs dejo, viņu atbrīvo jau no dziedāšanas, viņš var vairāk dejot, bet tad, kad nav muzikantu, tad vēl, protams, vēl saglabājās pat līdz 60. gadiem. Es zinu, ka arī mamma un vecmama stāstīja, baba, kas sacīja, ja muzikants nespēlē, tad paši dancoja, paši dzied. Vēl, tā kā mūsdienās, kā muzikants nespēlē, tā visi apsēžās un gaida, kad muzikants atkal atnāks. Un kā iztrūkst mūsdienās to spēļu un rotaļu, lai to spēlētos, pirmām kārtām ir jāzina teksti, jāzina spēļu noteikumi un arī jāpazīst vienam otru. Ļoti grūti to, piemēram, ja daudz ir svešie, ir ļoti grūti šīs rotaļas un spēles iziet, ja ir sveši. Tur ir jāpazīst, lai tu varētu pieiet droši klāt, jo tur ir jāizvēlas.
piecvēlās vienam otru un tā tālāk. Un tad tur varētu, un arī tās improvizācijas un variācijas veidojas no tā, ka tu viens otru pazīsti, un tad var iznest, kā lai saka, pavilkt uz zoba, vai atkal tieši otrādāk izrādīt savas simpātijas, caur kustību, caur dziesmu, caur uzlūkšanu un atlūkšanu un tālūk. Jā, un tad tas ir tas, ko es tagad tieši pateicoties Inetei Bērziņai, kas ir Rīgā galvenā vadītāja tā kā deju kolektīviem, un viņa tagad, piemēram, liek saviem Rīgas kolektīvu vadītājiem tieši etnogrāfiskās dejas, jo īstenībā šis jēdziens etnogrāfiskā deja, mūsdienās, man liekas, jau ir tā kā pazudis. Es atceros 2000. Gadu sākumā, kad es vēl mācījos bakalauros, kad es rakstīju bakalaura darbu par etnogrāfisko deju mācīšanu metodiku pirmsskolā un sākumskolā. Mēs arī skolā visi sauca tradicionālās dejas par etnogrāfiskajām. Vienkārši viss etnogrāfiskā deja. Tagad Spalva, uzrakstot savu grāmatu, dejas kompozīcija vai otra tā grāmata, bija viņa, piemēram, iedala vēl, tā ir kustība, ir rituālā deja, tad ir etnogrāfiskā deja, tad ir tautas deja, sociālā deja un skatuves deja. Tā kā vēl sadala. Un tad es teiktu, ka tās ir, ko mēs daudz dejojam, tās ir sociālās dejas, tas, kas patīk, kur ir pāru dejas, kur uzlūdz. Jo tas senākais slānis īsti, es neredzu dančos ļoti daudz. Pārsvarā mums patīk, kā es saku, austrumu melodijas ausīm, kas ir ļoti arī man, protams, es dzīvoju turpat arī blakus, un tā ietekme ir. Bet tagad man ļoti, kā es arī pašā sākumā teicu, es sāku ieraudzīt tajās rotaļdejās kaut ko ļoti interesantu, bet to var tikai izdarīt tad, kad ir visi pazīstami un ka visi zina tekstus un dziesmu, melodijas spēj dziedāt. Ja tev vienam jādzied un jāvelk viss bars, tad nekas tur nesanāks. Visi teiks, ir garlaicīgi. Tur ir jābūt, ka visi to jau zina. Jā. Jā, es esmu laikam visaktīvākā danču vakaru apmeklētāja, un ko es danču vakaros šobrīd redzu, ka pārsvarā ir, kā jūs minējāt, šīs divdaļīgās pāru dejas, kur tiešām tu noskaties un tu dejo līdzi. Ļoti bieži detaļas tiek aizmirstas, mēs nonivelējam, mēs skatāmies pirmais iesāk ar kādiem griezieniem, dīvainībām viņš vēlās savu deju izpušķot, tā pārējie pušķo līdzi, vai māk vai nemāk, tas ir cits jautājums. Bet ļoti bieži šīs dejas pamats kaut kur tiešām ir pazudis, un tāpēc man prieks, ka ir dažādas nodarbības, kur cilvēki nāk un grib joprojām dejas mācīties no pašiem pamatiem, mācīties arī polku un valsi, kas ar diemžēl danču vakaros netiek spēlēts, jo viņi nodejot arī ir grūti. Bet es ceru, ka tas pamazām šīs bezfigūru, nefigūru, griežam dejas, griežam danču, kā lai viņas nosauc, ka viņi tiešām atzīmes, bet kas ir danču vakaros ienācis, ir kadriļas. Pateicoties dziesmu svētkiem, arī dažādām danču ballēm, cilvēki prasa kadrīs, viņi māk kadrīs nodejot, ne visi māk, bet vismaz kaut kāds viens četrnieks prot, un pārējie pa labi, pa kreisi skatoties, mēģina turēt līdzi, nozīmē, ka viņiem šīs daudzpārdejas liekas ir gana interesantas, un tās pašas, kas ir Latvijā pierakstītas. Nevis ārvalstīs, bet tieši Latvijā pierakstītās daudzpārdejas, kas man ir tāds prieks šobrīd. Par kadriļom ir daudzpārdejām, vai tas ir viens tas pats? Vai... Tā klasiski, ko es saprotu ar kadriļu, kadriļai būtu jābūt 5 melodijām, kā katrai daļa, un tās ir daļas. Protams, tur, kur ir tikai 4 pāri, piemēram, tas uzreiz nenozīmē, ka tā ir kadriļa. Kadriļai, kā es saprotu, klasiskajai, protams, ka ir ļoti daudz variāciju, un dažreiz ir grūti saprast, vai tu pieskaitīt pie kadriļas tā kā, vai, kā es saku, vienu brīdi es izmantoju tādu terminu kadriļa tipa dejas tā kā, ja. Jo īstenībā kadriļas sākumā bija vispār rinda pret rindu, un pēc tam tas stāsts kadriļai, kad deju skolotāja Eiropā, mēs zinām, Latvijā ienāca kadriļas pārsvarā no cara laikā, ļoti ienāca iekšā kadriļas, un pēc tam tās kadriļas bija rinda pret rindu, pēc tam viņi saprata, lai rinda pret rindu dejo, tad visiem dejotājiem jāzina šī kadriļa. Bet tad, kad tu ieliec četpāru grupā, pirmie dejo, kadriļām ir raksturīgs pirmie dejo, un otrie atkārto, tad otrie var vismaz, domāju, cik gudri izdomāt. Ne? Arī dejas skolotāji bija gudri, kā lai, jo visu laiku arī, mēs zinām, vēsturiski skatoties, dejas līmenis kritās. Un par to visu laiku runāju. Es arī atceros, ka sniedza Grinberga man, tad, kad es sāku ar viņu darboties kopā, viņa izsvieda tādu, jāsaka, tekstu, un es tādu apmulsu, kā. Man taču liekas, visu laiku dzīve iet uz priekšu, progresu, tā aizvien sarežģītāk un tā. Viņa saka, nē. Viņa vienā brīdī saka, aizvien viss novienkāršojas. Es domāju, kā? Tagad pēc 25 gadi es varētu teikt, jā. Tagad, arī es esmu to pamanījusi, ka visu laiku vienkārši novienkāršojas un novienkāršojas, jā.
Jā, šeit ir pilnīgi es piekrītu visam, ko jūs kolēģis teicāt, gandrīz visam. Bet tas patiesībā bija prognozējams par šo tādu degradāciju, varbūt mēs varam lietot tādu smagāku terminu, un Dandarus veidojot, Dandari 80. gadā tika oficiāli nodibināti, bet pirms tam jau bija vairāki gadi, kad es diezgan rūpīgi pētīju, kas vispār Eiropā notiek šajā ziņā, jo man kā choreogrāfijas studentam arī bija jāizvēlas. Sākumā gribēju iet vadīt danci, un tad nebūtu Dandara, bet es domāju, ka nē. Kāpēc? Jo tur es nevarēšu pārlauzt tos cilvēkus, tad man visi jāizdzen ārā. Bet bija vairāki tie impulsi, tas būtu tāds garš stāsts, kur es saņēmu tos impulsus, kāda tā deja vispār, kā viņa attīstīsies, kas notiks ar tautas deju, ja, jo padomju laikā, un ne jau tikai Latvijā, ne jau tikai Padomju Savienībā, arī Eiropā un pat plašākā mērogā, tā tautas interese par tautas deju, kas bija radusies 60. un 70. gados, viņa ļoti strauji uzkāpa, kad radās gan Zviedrijā, gan sevišķi divas valstis, Zviedrija un Ungārija, kur radās tās tautas dejas mājas, ja Danshus vai Tanshas, ja kā viņi sauca. Un par tām šeit arī pienāca informācija, un tās arī es viņas pētīju, kā tas notiek, un gadījās braukt uz Čehoslovākiju, toreiz biju uz folkloras festivāliem, kur bija šie nakts danči, kādi viņi bija. Un tad bija skaidri saprotams, ka tieši tādā veidā var būt šie, kuras Latvijā sāka saukt par sadancošanām. Un tāpēc arī tas spiediens, arī, ko mēs ar Dandariem veidojām, nebija tik daudz uz solo vai uz kaut ko citu, bet tieši uz divdaļīgajām pāru dejām, kas ir pamatā visās tautās, vai tur jaunāka vai sanāka slāņa, jo tur dažādi slāņu dejas ir un viņas dejo. Un bija sākumā doma par to vārdu sadancošanu. Bet tad nāca tāds dziesma, sanāciet, sasadansojiet, un tad tas kaut kā drusci izjūta. Un pie tam arī Latvijā radās arī cilvēki, kas brauc arī pa Eiropu un redzēja, kā tas notiek, un izveidojās tie danču vakari, kādus mēs šodien zinām, bet arī bija prognozējams tas, ka tur polkas un valšus vai citas šīs modes dejas tik daudz nedejos, ja, bet dejos tieši to, ko mēs arī redzam, ko dejo, un tās divdaļīgās pāru dejas, un tās ir dažādas, kadriļu veida dejas, es teiktu. Bet te vēl par kadriļām jāpiepilst tas, ka pavisam tikai pagājušajā gadā, kad es rakstīju lekciju par Rikavas kadriļu, kas bija būtībā pirmā tāda īstā kadriļa, ko mēs paši Dandari pierakstījām, un tagad ceru, ka Dandari skaisti dejo. Bet es sāku pētīt vairāk par tās kadriļas pierakstiem, vēl atradu cilvēkus, kas var drusciņi pastāstīt par tiem laikiem, jo Rikavas kadriļa būtībā ir no mūsu tāda viedokļa skatoties 50. gadu jaunradas deja. Ja jau tad viņa bija izzudusi, bet bija cilvēki, kas atjaunoja priekš uzveduma, priekš skatuves, priekšnesu viņas veidoja, un tad viņi arī pārstāja tur dziedāt. Bet tā kā tas bija etnogrāfiskais uzvedums, tad tomēr viņi dziedāja kopā ar akordeonu muzicēšanu. Par to vēl ir cilvēki, kas var šodien pastāstīt, bet tad es mēģinu noskaidrot, bet ja tā akordeona nebija, un teicu, kā katrai dziesmai taču ir vārdi, un tad es sāku skatīties citās vietās un sapratu, ka tas ienācis no Eiropas, ka pavadījums nepieciešams, ka mēs citādāk nevaram. Ja būtībā deja jau diezgan tur sarežģīti elementi var būt, un nekādas solo tad dziedādams daudz nevari padziedāt. Lai gan varbūt, ka arī tā dziedāšana kustība laikā zināmā veidā degradējusies. Un tāpēc šodien jāmeklē ceļi, gan paturot to, ko mēs tur mākam ar tām kadriļām, ir kadriļu grupas, ir danču vakari, ir danču klubi, zinu, kas vēl tikai nav balfolks, un visi kaut ko dara. Un tas ir tas mērķis, kas bija pirms 50 gadiem uzstādīts. Bet tagad jau mums nav jāgaida, ka mēs tikai uz tā vien dzīvosim, jo bez šaubām arī skatuviskajā dejā, būtībā tur arī tie cilvēki saka, ka tas līmenis aiziet kaut kur tā ļoti negaidīt. Viņi nav gaidījuši, ka viņš būs tik zemes, teiksim, kaut kā liekas, mums tik labi taču dejo un tādi deju svētki, bet cilvēki grib dejot. Un jo cilvēki grib dejot, jo dabiski, ka tas līmenis nevar visiem būt izcils, bet jāmeklē tie izcilnieki, tie atsevišķie solisti vai kas tie ir. Un tai pašā laikā jāpatur arī tas, ka mēs visi varam to, ko
ko patiesībā nevaram, ka vajadzētu dziedāt tajās. Ja? Un tad mēs izdomājām tā, rikaviešiem gribēja panākt, ka viņi savā jubilejā un dzied, bet nespēlē. Bet viņi nevar vairs tā izdarīt. Un tad mēs ar Dimzenu sarunājām un atradām viņu tās kadriļu melodijas, kādas viņam saistītas ir. Un kopā izveidojām Lakstīgalas kadriļu, mēs to nosaucām, jo tā sākās, jo dejām tas pirmais rindiņa arī rotaļām, ja, mēs zinām, ka tā ir svarīga, kā ir, un pēc tā mēs sākam dziedāt. Un pat aizvakar mēs bijām Jelgavā, un šeit mēs bijām rudenī, Latviešu biedrībā. Septembrī vai oktobra sākumā. Un tad mēs kopā izveidojām, var teikt, ka tā ir tāda kopīga horeogrāfija, bet kadriļa vienmēr ir kaut kāda kopīga horeogrāfija. Un viņi jau tagad, kas ir marts, daži mēneši pagāja, un viņi dejo citādāk, nekā mēs iestudējām. Ja viņi nonivelēja kaut ko uz vienkāršāku, bet kaut ko atkal viņi sarežģītāku. Tā kā nevar teikt, ka viņiem tur slikti dejo vienkārši. Bet toties viņi dzied līdzi, Veltiņa gan nav spējīga ļaut dziedāt, viņa vienalga spēlēs violi līdzi, bet tas varbūt nemaz nav tik slikti, jo tā momentā ielikt kaut kādā tādā sanāku slāņu. Bet tad es padomāju, bet arī Francijā, ka tā kadriļa kļuva par modes deju, katras daļas nosaukums saistīts ar kaut kādu noteiktu dziesmu. Labi, tā nav varbūt tautas dziesma, tā ir kaut kāda komponists atcerēt, bet tiešām arī pēc tās dziesmas pirmā vārda vai pirmās rindas viņi zina tās kadriļas attiecīgo daļu, kā viņa dejo. Un man liekas, ka tas ir tātad viens, ka mēs tās ar tām divdaļīgajām pāru dejām esam uztaisījuši to danču kustību, un nākamais, ka tā kadriļu kustība varbūt ir jau, bet varbūt arī jāmēģina kaut kādas citas, un tad tālāk jau būtu jārunā par kaut kādām sacensību dejām vai rituālām dejām vai daudziem dažādiem deju stiliem un žanriem, kādas patiesībā ir un ko vispār cilvēki nezina, ka tas vispār kaut kas latvisks nevar pateikt. Par sacensībām runājot, solo dejas, tos ir sacensības puišām pret puisi, vai arī meitenes sacenšos, vai... Tas meitenēm jāprasa, vai viņas sacenšās vai nesacenšās, jo no vienas puses jau, ja meitenes sacenšas, tad noteikti ne tādā veidā kā puiši. Meitenes kādā veidā jūs sacenšaties? Īstenībā Latgalē, es te varētu izstāstīt vienu stāstu. Latgalē puiši bija tie, kas iznesās un iet pa priekšu un visu daru. Meitenes nav tās, kas, vismaz manā laikā, es atceros, kad es atnācu uz Dandariem, man bija šoks, ka pēkšņi esot pasākumos un ka, piemēram, man ir jāuzlūdz puisis. Tajos pasākumos saucamajos. Es atceros tos pirmos Jāņus, es biju tuvu ģībienam, rekavā, ballēs, lai meita iet uzlūgtu puisi, es nezinu, vienīgais ir dāmu deja, ja tev pasaka, jā, ir dāmu deja, tad jā, bet tā, lai meitas iet lūgt, tā nenotiek, es nezinu, kā tagad ir ballēs, neesmu bijusi, bet rekavas pusē visu laiku taisos aizbraukt, bet tagad, manā laikā tā nebija, puiši lūdza meitenes, un tagad es atbraucu uz Rīgu, un bija tas pirmais pasākums, kad man vajadzēja uzlūgt puisi. Es tādu uzreiz apskatījos, skatos, tur deju kolektīvs ir. Tie ir dejotāji, iešu pie viņiem. Man pirmais atsaka, man gar acīm ir pelēks, man vispār iestājās šoks. Es nezinu, kā es aizgāju tur pa labi, otro tas atteica un viss. Tajā vakarā es vairs es nevarēju. Un tad es atceros vienam puisim no Dandariem, es jautāju. Es tādu saku, tev gan, Lauri, ir labi, tev gan meitas neatsaka. Viņš saka, nē, atsaka. Es saku, ko? Lauri, tev atsaka meitas? Es saku, ko tu dari, kad tev meitas atsaka? Eju lūk nākošo. Un viņš to pasacīja tik viegli, ka viņam tā kā man tur galvā tuvu ģībienam vispār es neredzēju. Pēc tam es saku, un ko tu dari, ja tev tā atsaka? Viņš saka, tad es klausos mūziku. Ja es jūtu, ka mūzika tuvu beigsies, tad es neju lūgt, bet ja es jūtu, ka vēl turpināsies tā mūzika, jau nākošo lūgt. Un es sapratu, un es pēc tam domāju, puišiem laikam kaut kas ir savādāk, viņiem viss ir vienkāršāk. Mums meitenēm ir nedaudz viss sarežģītāk šajā jomā. Un tālūk, jā. Un es domāju par tādām solodēm, es esmu tikai redzējis
redzējusi, jā, par sievām, ka sievas, jau viņām, kā lai saka, ko tur vairs jau ir savu arī, jau pieredze ir uzkrāta, un viņas var iznesties. Tā kā viņām ir sava pieredze, savs humors. Es esmu redzējis, kā sievas sacenšās, piemēram, tur parāda, kā vajag kaut kas tāds. Jau sievas gados. Ja domāju, tā, kad es būšu tā, gados, tad es ar tāpat darīšu. Hops, man, kā lai saka, nekāda kauna. Tos ir kaut kādas atsevišķas dēļas? Nē, tās nav dēļas, bet tur aprakstos teicējām, es lasu, piemēram, kā tupu dancis. Es domāju, Jēzus Marija, pat jauniem cilvēkiem es šo tupu danci nevarētu tā uzvest. Tur, piemēram, apraksts sievas paņēma brunču starp kājām un tupu slēkām, kura tur straujāk griež. Es domāju, bāc, šo es nezinu, cik man ilgi būtu jāiet uz trenažieru zāli, lai es uztrenētu, lai es varētu reizē dziedāt un vēl tupus lekt un brunči starp kājām. Un tā kā to raksturu, temperamentu parādīt, tas ir nenormāli sarežģīti fiziski. Tālūk, jā. Es varu pieminēt par to, ka šobrīd danču vakaros meitenes uzlūdz. Reizēm viņas pat ir ātrākas par puišiem, ja viņas dzird foršu deju un stāv foršu puisis vai meitene, iet uzlūdz un tad tu ties pie labākā deju partneri. Tas ir šobrīd tas, kas notiek danču vakaros. Un par tām izrādīšanās dejām mums Balfolkā ir deja burē, ko agrāk dejoja puisis pret puisi. Tieši tā viņi izrādījās, cēla augstu kājas, dažādus griezienus taisīja, un mūsdienās tā ir saglabājusies Balfolkā kā tāda saspēles deja, kur mēs tiešām saspēlējamies, nedaudz izrādamies. Tas ir tas, ko es šobrīd piedzīvoju kā savu saspēles un izrādīšanos deju. Jā, runājot par Rīgā, kas es pamanīju, piemēram, dažreiz pat ir puišu vairāk, un es ieraugu, hops, meitenes uzreiz saķeras savā starpā un paliek pāri puiši. Es saku, meitenes ir puišu daudz. Un viņas uzreiz automātiski, tas ir, ko agrāk, Rekavā es tādu nebiju novērojusi, ka tāda meitenes saķertos. Tagad pēdējais, ko es dzirdēju no savas māsas Lindas, ballē, viņa saka, ja agrāk meitenes dejoja aplītī, tā, piemēram, sākās ballē, kaut ko puiši vēl tur, iestiprinās un vēl saņemās dušu, meitenes jau iet aplītī dejot tā kā. Tad tagad puiši iet dejot aplītī un meitenes stāv gar palodzām. Es domāju, es gribu redzēt to skatu. Tā ir. Tā ir? Nopietni! Vau, super, es gribu redzēt. Papildinot šo pašu, es atceros 70. gadu beigas, kad vadīju Vep kultūras pilī diskotēkas, tad tieši tajā sarkanajā zālē, kur jums pat bija ballīte par Latgali. Tur bija puiši atsevišķi aplīši un meiteņu atsevišķi aplīši. Tas bija pilnīgi normāli diskotēkā tajā laikā dejot tādā veidā, bet tie laiki sen pagājuši. Mana interese par solo dejām radās, varētu teikt, vairāk iemeslu dēļ. Bet viens no iemesliem bija tas, ka es sāku pētīt tos folkloras materiālus no Lejas Kurzemes, un tur vaģu deja tāda deja ir. Ko tā vaģu deja ir, un nevarēja saprast. Labi, uzliek to vieli, un tad lec žīgu. Un tad pamet to vieli un dejo apkārt. Patiesībā tas ir tāds variants, kas ir sen publicēts un zināms, bet es nolēmu noskaidrot, no kurienes tad īsti tas variants, kur tā publikācija varēja būt un kā tur dejo. Un izrādījās, ka tai vaģu dejai pirmkārt ir vismaz 3 ļoti atšķirīgi varianti, un viens no variantiem mani ieinteresē tieši tāpēc, ka tas ir solo variants, un tas ir pierakstīts Nidā, un runa ir par klaušinieku laikiem, kas ir no 18. gadsimta, kāda 17. 18. gada līdz kādam 58. gadam apmēram, 19. gadsimta, piedodiet. Un šajā laikā tur bija tas teiciens šuts pie vaģa, un tas teiciens nebija attiecībā uz deju. Viņš bija attiecībā uz to cilvēku, kurš slinki velkās un nesāk savu darbu darīt, kad jau sen visiem būtu jāstrādā. Un teiciens radās no tā, ka bija tāda izklaide, acīm redzot, mēs citu nevaram noskaidrot, ka tikai tā ir kāda izklaides veida deja, kurā bija vādzis. Vādzis tā tad ir tāds āķis, kas šeit iedzīts, kurā pina virves vai kaut ko tam līdzīgi virvēji. Un tur tad to virvi paņem, un tad viņam vienam pašam tur ir jālec tam cilvēkam. Un tādā garā var dziedāt, var nedziedāt. Principā viņš pats veido savu choreogrāfiju,
tur. Tāpat nav ķīlu izpirkšana, bet tā var būt kā ķīlu izpirkšana, kāpēc ne? Un tagad mēģināju noskaidrot tās visas nianses, kas tur ir, un atklāja, ka pavisam citā vietā, Alstungā, tāda vieta, kur ļoti daudz horeogrāfiskā folklora ir bijusi un pierakstīta, ka tur tie aizbraukuši ir uz kabili un tur dejojuši garā rindā sastājušies pie vaģa. Tātad viens otram tur radamies stērbelēs, ja, tie esot bijuši kāzinieki. Tad var iedomāties kāds kāzinieku brauciens tur kaut kur brauc, un tad viņi iebrauc krogā, un tad viņi pēkšņi spēlē dūdas un āžragus, saķerās garā rindā, un tā rinda dejo locīdamās. Ja, mums ir tādas horeogrāfiskās arī spēles, kurās kaut kāda rinda tur izlokās. Tādā veidā tas viens tas solo deju tas princips. Otrs ir tas, ko mūsdienās mēs uztveram kā joku dejas. Tā ir nabagu deja varbūt, ja, kas Vidzemē daudz izplatīta. Tā ir arī tāda deja jūrmalnieks puišiem, ir, kur kaut kā tēlo nosalušus. Tā ir vēža deja, jeb vērša deja Eiropā, tā ir pazīstama. Un vēl varbūt arī vēl vairākas citas. Un tās varētu būt ļoti senas dējas, kas saistītas ar kā varbūt daži teiktu ar šamanismu, bet varbūt arī tas nebūtu tik noteikti jāsaka. Bet tomēr ar mūsu saistību varbūt arī ar nākošo solo deju grupu, kuras mēs saucam par masku dejām, jo vēzis un vērsis arī, tas arī varbūt arī kā masku dejas. Un masku dejas šobrīd ir masku festivāli, bet tieši dejošana tur galīgi nav saistīta ar kaut kādām masku norisēm. Tur vienkārši dejo un iet rotaļās un dančos un visu, ko dara. Bet patiesībā, ja paskatāmies tautas dziesmas, tad katram šim tēlam, ko mēs attēlojam, viņam ir noteikts dējas veids, un mums ļoti daudz ir arī pašā mūsu tautas horeogrāfijā ir ļoti, ļoti daudz no tā, un mēs gan kā vistas vai kā gaļi vai kā kumeļi arī tos pašus soļus vien dejojam, ko mēs atdarinām. Tas ir nākamais. Bet vēl interesantāks ir tas, kas ir saistīts ar Aulijas žeperu. Deju, kurā liekas, ka tur visas sit kājas un lec uz riņķi, bet tad, kad es pierakstīju Aulijas sievām šo un no Jāņa Jakoveļa Meža goldos, tad es īstenībā nepajautāju, kādā veidā tā deja sākas. Un tikai pēc tam pamazām to sasaju uzzinot, ka tā deja tā taču saistīta ar lansjēju, ar kadriļas paveidu, tuvu kadriļai, ka īstenībā nav kadriļa, bet līdzīga kadriļai lansjēju, jeb lancetka, galīgi sauc leņķais. Tāpēc, ka izvaltā, kas tur cik 11 km, cik tur nav lejs, ja? Ir tās pats žepers, tikai tur meitas lūdz puišus. Lūk, tātad puiši ir tie, kuri neiet dejot, bet viņas ir tās, kuras ir šeit aktīvais elements un visādi tos puišus izrausta. Kamēr beigās, tad viņi sāk, tad ar mieru tad ir izraustīti. Un es tagad domā, bet Aulijas žeperā, kāpēc abas dejas ir žepers? Tikai tāpēc, ka tur ir tas novietojums tāds, jo izvaltas žeperā nav jābūt 4 pāriem noteikti. Ja, bet Aulijā tur ir 4 pāri. Un tad es tos savilku kopā, arī to polisko elementu, kas ir, jo tomēr tuvu tā robeža. Un tur ir tā deja, ko mēs saucam par Krakovjaku, un kuru visbiežāk dejo pa 3, un trīnieks tieši pierakstīts arī jūsu novadā tajā pusē. Bet kas Krakovjaks tad īsti ir pa deju? Ja, un ir tāda arī poļu pētnieks, kā viņam bija vārds Navaks, kuram ir šī grāmata par Krakovjaka lietām, un tur arī skaidri pateica, ka tā ir puišu deja. Puišu sacensība deja, un tāpat kā žeperī nāk puiši, un arī pamazām vēl izdevās arī pajautāt, kā tad, kas notika pirms tās dejas Aulējā, pirms Aulējas žepera, ka tie puiši paši dejoja. Un tikai tad viņi sāka dejot, kad bija sanākuši visi 4, atnākuši uz ballīti. Vispār ballīti nesākās, nekāda veča rinkta nebija. Ja? Kad visi 4 atnāca, viens bija tas galvenais, un viņš viens pats dejoja solo. Tad viņam pretī dejoja tas 2. numurs, jau. Un tad vēl tie 2, tad tie 2 nāca 4. Un kad viņi bija izdejojušies 4, tad tikai viņi aicināja meitenes.
un tātad deja ar meiteni jau bija kā nākošais līmenis, ka viņiem tā sacensība jau ir pietiekoši sacentušies, zina, kurš dejo labāk vai sliktāk, un tagad viņi vēl izdejo ar meitenēm tādu tūri, izdancina arī meitenes. Ja? Un šeit atkal tā dancināšana. Un dancināšana ir tāda, kur gan meitenes solo, gan puišas solo ir vienlaicīgi. Ja? Ir skatos deja Anģiņš, kur meiteni pa priekšu grozīdamās, un puisis desmeitiņu tu pa priekšu, lai es tavas kājas, redz šības šābas vien tev ir, šības šābas vien tev ir. Un tā ir saskatīšanās, tā ir saspēle, un tās meitenes solo vienmēr ir citādāks tomēr nekā. Redziet, mums ir šīs pasaulē zināmas īru dejas. Tur gan puiši, gan meitenes dejo vienu to pašu. Kā tur sākumā, kuri pirmie dejojumi, mēs nezinām, vai viņi vispār paši zina. Pieņemam, kā ar zobeniem leca pāri, kā skoti, ja, ka tā tomēr ir tā kā vīriešu deja varētu būt, vīrišķīgi kaut kāda. Bet tagad mēs redzam, ka sievietes dejo tur pāri. Un tāpat Lipindrakā man ir Antonis Lišāna ieraksts, tepat Rīgas Latviešu biedrība ierakstīja, kur viņš saka, sākumā dejoja vīrieši, pēc tam arī sievietes sāka dejot. Tie nav viņa vārdi, viņš to ir jau teicējis, jau pajautāja, kā tur bija. Un tāpēc es domāju, ka vajag attīstīt gan puišiem, gan meitenēm, un jo tagad mēs jau tik svarīgi runājam par dzimumu līdztiesību, kāpēc ne, bet tai pašā laikā paliek tā sievišķība, paliek tā vīrišķība, un to mēs nevaram nekādi no sevis atcelt, jo vīrietis ir tomēr vairāk tā kā mednieks, un sieviete kā medniece ļoti retos gadījumos varētu būt, bet tās sacensība dejas, viņas tomēr ir saistītas ar to, ka viens mednieks, viens ir tas, viens ir vanaks, un viens ir bīte, un viena ir bīte, ja, un tad tas tomēr savijās ar ļoti senām lietām. Es nepateicu visu par solo dejām, bet tikai to, kas man pašam šobrīd šķiet aktuāls, un kas varētu būt, varbūt arī aktualizējams ar to, ka bija šis vispasaules tautas deju konkurss, kurā patiesībā vairāk bija domāts, lai tieši solo dejas, bet lielākā daļa tomēr dejoja pa 4. Runājot par Krakovieku, pa 13 nenāk no mūsu gala. Viņš ir pierakstīts, tur ir pierakstīts. Pa 3 no mūsu gala? Briežciemā ir trīnieks. Mēs nekad tādu aprakstu nekur redzējuši. Es pēdējo reizi dzirdēju, ka tas ir tā kā, Rīgā ļoti populārs, bet jo mums ir Valtinavā ir pāru, Malienās arī zinu pāru variantu, bet trīnieks, tieši es vēl kaut kad domāju par to trīnieku, un es kaut kad runājam, ka tas ir tā kā dzimis tā kā Rīgas pusē, kaut kur tas Krakovjaks pa 3, jo savā galā, tas īstenībā, kā tam Dominikam, jo es nekur to neesmu redzējis. Tādu aprakstu, ka tas ir no mūsu puses, jā. Nē, apraksts arī ir, bet tev arī taisnība, tāpēc, ka tieši folkloras tādā situācijā, ka daudz sieviešu maz vīrieši tādā veidā to deju sāk aktualizēt, bet arī ar kur tu teici gailīt, arī vienlaicīgi, tāpat arī ar Krakovjaku melodiju, jo deja ir viens un melodija ir kaut kas cits un vienkārši tā melodija pielipā. Jā, to var tradīcijā likt tā kā jebkuru melodiju, to var zem tās norises var likt, jā, bet es nezinu, vai mūsu galā. Runājot par priekšmetiem, Dančūs dejos izrunājis par Lipindraku, par skolīm, vai priekšmetiem ir kaut kāda nozīme būsu dejos koda? Priekšmetiem ir ļoti liela nozīme, un varbūt vislielākā nozīme ir trīdeksnim. Mums ir bijušas diezgan tādas asas, spraigas, varētu pat teikt, pat drusku nepatīkamas diskusijas folkloras draugu vidū, kad viņi teica, ka pirmkārt trīdeksni nedejo, un otrkārt vīrieši vispār trīdeksni neko nedejo nekādā gadījumā. Bet, kā zināms, trīdeksnis un kā goras sazot, tie ir pilnīgi identiski instrumenti. Un, ja mums nav aprakstīts tas, ko tad trīdeksni darīja ļoti, ļoti senos laikos, tad Japāņu šinto reliģijā ir pilnīgi skaidri redzams un pateikts, ka kādā veidā to izmanto, teiksim, jaunavas un tātad tempļa dejotājas viņiem, un kādā veidā arī to instrumentu izmanto un kādam nolūkam arī citos rituālos. Ja mums palika tikai tas, ka ir kāzu apdziedāšanās un ar trīdeksni un tas sasit to tautu galdu, bet tai pašā laikā arī nav ļoti daudz to trīdekšņu palicis, kas būtu no ļoti seniem laikiem, bet ir nedaudz tomēr. Reāli mēs varam uzzināt par laiku, kas ir 19. gadsimta sākums un drusciņu varbūt pirms tam par šāda veida dejām, jo senākos laikos mums nav
tādu pierakstu. Vismaz nav atrasts, varbūt, ka ir kaut kas minēts un pierakstīts, bet šeit arī mēs sākām attīstīt pie saulo dejām. Es pavisam no Lipindraka ir tālāk uz citu pusi, jo Kurzemē arī Lipindraks ir zināms. Ja? Tikai tur to sauc par speramdanci. Respektīvi ir tādi speramdanči, tas ir Almas Makovskas termins, kas nozīmē, vai spārdīšanos, jā, kaut kāda kājas izsperšanu, izlekšanu, un tā tad līdzīgi kā tas Lipindrakā ir jādejo. Bet šai gadījumā runa ir par Rīgas Latviešu biedrības vienu no toreiz sauca zinātniskā komisija šķiet publikācijām par Kurzemi, vairāk par aizpatis pusi, kurā katram puisim līdzi kāzās bija trumulis. Un trumulis bija tāds, apmēram 50-60 centimetrus garš koks, kuram vienā galā bija kādi pulkstenīši vai kādi zvārgulīši, un ar kuriem sita pa dziedriem. Dziedri acīm ir tātad būtībā tā šķērsijas mājai. Un lec uz augšu, un katram kāzās bija, viņš dejoja kopā ar savu partneri, un vienā rokā viņš turēja to trumuli. Tātad, jā, bet vai vienmēr tas ir bijis trumulis, to mēs nezinām. Citām tautām sevišķi tur Ēģiptē noteikti jūs redzējāt, ka tur bija tās tautas arī bieži deva rokā turot kaut ko tādu scepterim vai zobenam līdzīga. Un tas ir viens. Un tas arī tā kā no solo dejām iet, bet uz priekšmetiem. Tad mēs zinām, ka ir dvieļi un daudzi citu. Starp citu dvieļu deja nemaz nav tik daudz aprakstīta. Kaut gan dvieļu izmantošana dažādos rituālos ir ļoti plaši zināma. Un tagad mēs Rīgas Latviešu biedrībā ne tikai krājam dvieļus, bet arī to dvieļu lietošanas nozīmes vismaz Latvijas teritorijā pētam. Runājot par to, kā Lipindrakā, tad tur ir vispār varianti bijuši. Jo runa varētu būt arī par dēli. Ja, jādejo bija kā pa taisnu dēli vai pa taisnu dēli. Tāds tas teksts Antons teica. Bet viņš nevarēja zināt, jo viņam nebija neviena tā teicēja rādījusi. Un cik man viņš teica, kad es jau lūdzu, lai viņš aizbrauc atkal pie tām teicējām un sarunā kā tikšanos no kaut ko dara, tad man pienāca ziņa, ka teicējas nomirušas un vairs neko nevar uzzināt par to deju. Bet beigās tomēr mēs sapratu, ka tomēr jūs kaut ko tur varat atšifrēt, kā bija. Bet mēs liekam skalus, tāpēc, ka skalu deja bija Dandariem pirmā tāda solo deja, ko mēs sākām ieviest, jo man tā likās ļoti interesanta. Un šeit vēl jāmin arī tas, ka Lipindrakā varbūt tiešām vajadzētu izmēģināt ne tikai likt, bet arī padomāt kaut ko citu, ko vēl var likt un ko dejot, jo tas mērķis tomēr ir no punkta A aizdejot līdz punktam B ļoti oriģinālā risinājumā. Ko citi pēc iespējas nevar atkārtot. Tur tas sacensība moments, ka katrs parāda kaut ko citu. Un kas mums likās jau interpretējot mūsdienīgi, arī skatītājiem interesantāk, jo vienlaicīgi dejo no abām pusēm pretī. Varbūt puiši meitenes un kā viņi izmainīsies, jo tas, kā mēs dejojam viju, kāpēc mums tradīcijā tā vija tik svarīga vai žogu pīšana. Viņa jau citiem arī ir, nav jau tā, ka nav, bet kāpēc mums tik daudzās šajās kadriļās ir tā vija? Acīm redzot, tāpēc, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas iemīļots, un ne jau tikai tajā angļu kadriļā Engelska, kur ir, vai Eņģelītes, kur ir tās vijas ļoti bieži un 3 cilvēkiem vai vairāk. Un šeit arī to var, respektīvi, mēs jau veidojam šobrīd atkal jaunu dejas līmeni, tā kā danču līmenis, kas 80. gadu izveidos, vai kadriļu līmenis, kas jau ir, var teikt, 90. gadu vai jau šī gadsimta, tad tagad veidojam jau šo solo deju, lai tā kvalitāte, lai mēs redzam, ka labāki dejotāji ir, lai viņam ir kaut kāds iemesls censties būt labākam, nevis tikai nonivelēt uz kaut ko citu. Un tas man liekas svarīgi, bet par priekšmetiem, ļoti daudz un dažādi priekšmeti, un mēs varam aiziet uz Rīgas danču istabiņu un dabūt dažādas, kuriem var dejot visādos veidos. Par latviešu dejām, kāpēc jūs ir unikālas, vai jūs ir unikālas, vai ir kādi īpaši sūļi, ko izpildam mēs stoik te Latvijā, ko sacēja, bija mūsīm ir ļoti... Mēs paši esam unikāli. Mēs esam, protams, bet par sūļiem, par latviešu dejām,
kas ir? Nu, senākie soļi, mīdīšanās soļi, kas ir tā kā rituālajās dejās, kas ir raksturīgi. Tur ir tam solim ir sava doma, un kāpēc tas ir kāzās un bērēs un kristabās tam solim īpaša nozīme. Teciņu solis īstenībā, kas jāsaka mūsu dejā, piemēram, kas vēroja, kādi soļi ir raksturīgi, paskatoties dančos, un tā teciņu solis ir vismazāk. Kaut gan tas ir, man šķiet, latviešu dejā visraksturīgākais, rotaļdejās, piemēram, bet mūsdienās teciņu solis izzūd pirmām kārtām, tāpēc, ka es esmu sapratusi dēļ muzikantiem. Ja muzikants sāk spēlēt, un viņš nezin, kas ir teciņu solis, viņu viegli to melodiju var pārveidot vai no gājienā vai palēcienā aiziet, jo teciņš prasa, ja tu pātrināsi, viņš aizies vai no skrējiena solī, ja palēnināsi, jo tur vajag šo te ritmu, lai varētu viņā tecēt. Kā, ja pats dejotājs dzied, tad viņš iedot un viņš zina, kā dzied, bet ja muzikants piespēlē klātos, esmu redzējusi, ka ir grūti, vai arī pat esmu dejojusi tajā dejā, kur, piemēram, ir teciņas solis, ir grūti izdejot teciņu, viņš īstenībā pazūd, un es sāku vērot, ko citi dejotāji dara. Viņi sāk iet, tā kā slīdošajā solī, viņš pazūd tas teciņas solis, jā. Par to es tā kā vairāk tās, ko es esmu tādu piefiksējusi no senākajiem soļiem. Harijs Sūne jau arī saka, ka mums, protams, raksturīgākais solis, latviešiem ir tā, ar ko asociējās deja, tā ir polka. Un tad Sūne arī piemin par to, kāpēc latvieši varbūt tik ātri asimilēja to polku, kad Eiropā nāca modē polka, tāpēc, ka mums jau tā kā bija zināms, mums nebija tas pilnīgi svešs, mums jau šis solis arī bija jau mūsu tautā. Un tas, kas ir pazīstams, jau atpazīstams, to ļoti ātri viegli ir asimilēt. Tā kā nevis, ka mums tik daudz nav valsis, valšu varianti visādi, kaut gan arī valša soļi visādi interesanti ir, bet tieši, polkas soļu variāciju ļoti, ļoti daudz ir. Kaut gan, te ir jāsaka arī, es tā vēroju, cik variantu var redzēt polkās, cik polku variantu arī ļoti, ļoti maz, piemēram, arī skatuves dejā, 2 gadus sēžot žūrijā jaunradas deju konkursā, es speciāli atzīmēju, cik polkas, tās ir 5 varianti tikai. 5? Tagad bija. Pārsvarā ir skrējiena polka, tad ir galopa polka, pievilciena polka, teciņu polkas, pat ne vieglā polka. Jā, tur ar pārlecienu vai 2 varianti ir, Bet tas ir no gada uz gada atkārtojas vienas un tās pašas polkas, bet es arī saprotu, tāpēc, ka tāda mūzika ir, un tie, kas horeogrāfi veido uz jaunām saucamajām oriģinālu mūzikām, kas nav tautas mūzikiņiem, bet oriģinālu mūzika, tu citu soli tu reāli vispār pat nevar ielikt, kā saku, skrējienu un pievilcienu vai galopa polku, jo viss ir atkarīgs, kā muzikants spēlē. Jāizglīto muzikanti īstenībā. Tam muzikantam pašam būtu jāizdejo, lai saprastu tās nianses. Un arī es zinu, ka es esmu likusi saviem muzikantiem dejot, tad, kad viņš nesaprot, ko es gribu no viņa, kādu akcentu un kādu tempu. Es saku, liec lūdzu akordeonu nost, un tagad atnāc padanco. Vai es arī ierakstu, es saku, un tagad pamēģini pats padejot pie šīs mūzikas. Jā. Jo mūzika ir nosaka tā, kas un kā muzikants spēlē, tā arī. Un es arī esmu dzirdējis, piemēram, es atceros, aizbraucu uz vieniem dančiem, Višķos, biju. Un tur viņi visus dančus nenormālā tempā spēlē. Akal solis mainās. Viss, nianses, visādi smalkumi pazūd. Viss, kā es saku, jo tu ātrāk tempu uzliec, jo novienkāršojas. Tu aiziet tikai uz tādu skrējienu vai ātru gājienu vispāriet. Jā. Tā kā tā. Inga? Jā, labākie muzikanti tieks paši ar dejo. To esmu ļoti bieži pārliecinājusies tieši par to. Un runāju par vieglo polku. Es skatos, kad es braucu uz Lietuvu vai Igauniju, tas, kā mēs dejam vieglo polku ar to jauko uz augšu uz leju kustību, to cvikts saucamais, kad ir tā vertikālā kustība, var tā kā šūpojoties. Tā nemaz Lietuvā un Igaunijā nedejo. Viņiem ir nedaudz cits variants, kā viņi dejo. Un tad, kad mēs bijām pagājušajā gadā ar Oskaru polku popularizēšanas projektā pie jauniešiem, es skatos, ka tagad viņi ir paņēmuši to, ka viņi dejo šūpīgāk, un mēs nosaucam par trako polku, bet cita kā teiks, ka ir cits nosaukums, kad arī līdzīgi kā leiši, kad dejo, kad uz vienu kāju divi lecieni sanāk, un vēl dažādi kāju atmetieni, un tas viņam ļoti patīk. Viņam patīk tā sacensība, tā izrādīšanās, ka viņi var kaut ko pielikt klāt. Un mēs tos variantus atradām arhīvos, un viņam parādījām, izstāstījām, tad viņam uzreiz tā piesaist, ka viņi redz, kā tas izskatās, kā agrāk teicējs to dejoja, un tad viņam tas pišķiņ tādu lielāko vērtību var pieliekt klāt.
Es gribētu piebilst par to sākumā par to teciņu soli, jo tā tad deja ir ritms. Ko mēs darām ritmiski? Visu, ko mēs darām ritmiski. Mēs tam ritmam jābūt, viņam jābūt skaidri saprotamam. Un ritms ir arī informācijas ierakstīšana, to informātikā visu mēs zinām. Bet, ja mēs, piemēram, dejojam teciņu solīti, ja, kaut kā tā apmēram, ja, tad tagad šādi nedejo, es arī esmu pamanījis, bet dejo šļūkādami. Bet šļokāšana ir informācijas izdzēšana. Mēs izdzēšam informāciju ar šāda veida šļokājot. Ja. Un tas ir tradīcijā gan šī pēdu izmīšana, gan jaunu taciņu līga vai ierakstīšana, vai kaut kā noslaucīšana bērēs, kad egļu zariem kaut ko noslauka. Tas ir viens. Otrs, ko varētu piebilst, par tām pašām polkām. Interesanti, ka tad, kad polkas Latvijā ienāca, ja, tās bija sākumā polku melodijas. Jā, nevis deja. Bija polku melodijas, kuras muzikanti, kas bija kaut kur to iemācījušies, vai visbiežāk tas bija kāds tolaik cara laiku armijas kaut kāda kapela vai orķestris, kur jau spēlēja. Tās bieži bija dažādas kaut kur salasītas no turienes tās polkas, bet arī bieži sāka jau veidot savas polkas, bet ar kādiem instrumentiem viņas spēlēja. Harmonikas, jā, tajā laikā akordeoni, viņi tikai sāka rasties rietumos, viņi šeit nebija. Tātad tas bungas, tur nevar īsti piespēlēt, jo tas ritms ir smalkāks. Un līdz ar to, ko spēlēja, tās bija koklis, ar kurām spēlēja polku. Vai kāds var nodot pie koklis mūzikas polku, diezgan sarežģīti. Bija šāds eksperiments pirms gadiem 4-5. Oskars Pačjanko un kopā lietuvieši arī Poka Rīgā bija saicināti Danča kluba draugi un ar kokliem mēģināja spēlēt. Un kāpēc nesanāca? Tāpēc, ka cilvēki pieraduši pie tā bum, 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 pie tā akordeona, jā, pie tā, kāds tas ritms ir tur, un te ir smalkāks. Un viņi vienkārši nemaz neklausās, viņi tik dejo, vienalga, ko tie koklētāji spēlē. Tur nebija arī mikrofonu, ja, kas varbūt būtu palīdzējis šajā situācijā tiem dejotājiem kaut ko sadzirdēt. Jā, bija. Taču Jansons bija arī, un viņam arī tā ideja likās ļoti, ļoti interesanti, ka varētu spēlēt. Mēs tagad šo arī mēģinam attīstīt ar to kokļu spēlēšanu, bet iet ļoti grūti. Jā, es varu papildināt, ka es esmu dejojis, jo Igaunijā ir tāds sastāvs, kur tieši spēlē kokli un vargānu. No sākuma man likās, es arī nesaprotu, kas tā par deju. Viņi pasaka, ka tas ir tas, tu to paklausies. Un tu pamazām iej iekšā, un dejotāji ļoti, ļoti klausās, un pamainās solis, visi ir klusi, un pilnīgi cita polka. Tā ir pilnīgi cita polka, jā. Droši vien, ka viņi jādejo ir ārā, nevis pret grīdu, kur sitās, es domāju, uz zemes, kad nav, tā, arī tad labāk varētu varbūt tā skaņa dzirdēt. Ja tu akustiski kaut ko kultūras namā un troksnis šum, tad varētu, ja nav apskaņošana. Mazākā telpā arī varētu būt. Tur kāju piesitieni. Jā, mums ir 28. datumā šeit tāda mistērija Rīgas Latviešu biedrībā vienai kultūras studentei ir diplomdarbs. Tad mēs zelta zālē spēlēsim diškokli pie sveču gaismas un mēģināsim pēc tam arī polku uzspēlēt. Tie pilnīgi cilvēki, kuri nekad nav neko, kas nopirkuši biļetes, jā. Paskatīsimies, kāda būs cilvēka reakcija uz to. Tā, ka es domāju, eksperimentālā kārtā mums ir jāmēģina, jo tiešām es biju pārsteigts, ka tik daudz to polku melodiju vispār ir no tā laika un pierakstīts kokle. Un kas rakstīts kokle? Es nezinu, vai daudz, bet tajā 19. gadsimtā arī tie prāģeri, kas pārnēsē. Polka radās, kā mēs zinām, Čehijas pusē, un tur, kur tagad ir Čehija, un nāk tā, no kurienes ir dzimusi tā polka, bet tie prāģeri ir tie, kas staigāja un pārnēsāja šo mūziku, un arī Latvijā, protams. Man ļoti interesanti patika viena teicēja, es tagad pēkšņi aizmirsu, ļoti skaista mūzika, ko ir sakomponējis autors viens. Un tagad Iveta Zdukaļska 2000. gadā ieraksta, kad viņai sākās tikko šitie, kur viņa muzikantus sāka celt augšā. Un viena muzikanta saka, un tagad es nospēlēšu ļoti vecu valsi.
Un es sapratu, cilvēks viņa domā, ka tas ir tautas, no tautas. Viņa vispār nezina, ka tā komponista mūzika, un es domāju, redz, kā viss samijās, nekur tās robežas īstenībā tu nevari no komponista, kurš ir tā kā sacerējis to melodiju, un tieši tāpat arī ar padespaņu deju, piemēram, kā mēs zinām, sniedza savā bakalaura darbā raksta, ka tas ir nāk no viena baletmeistera uzvedumā, un pa visu tautu aizgāja padespaņu variācijas, un pateicoties, diez kā pašā Spānijā dejo, jo mēs zinām, ka baletā izrādēs ir, ka vienmēr tās tautas tur ungāri nāk, spāņi nāk, raksturīgi spoļi, kas nāk, un tā katra tauta dejo to savu deju, un tad pateicoties tam baletmeistaram Carmanovam, šis padespaņi tā kā kļuva populārs pa visu Eiropu, un katram, īstenībā, visur aizmugurē stāv kāds cilvēks, vienalga, vai viņš ir komponists, vai viņš ir tautas, īstenībā arī interesanti, es esmu domājis par lietu, bet tā ir nākošā tēma noteikti, kādreiz būtu, kas, tad, kad es atrodu materiālu, piemēram, ir apraksts, nav klāt melodijas. Apraksts ir, kā mēs zinām, ir ļoti tāds, noteikti tev viņi iedotu, tu uztaisīt savu variantu, Ernestam iedot, viņam būtu savs, katram mums būtu savs. Tad, kad tu sāc vēl uz dejotāju, ar dejotājiem strādāt, tur veidojas vēl savādāki varianti. Tev vēl ir jāpiemeklē mūzika klāt. Un tad ir interesanti, kas tas galā ir beigās. Mēs tā kā tā ir restaurācija, tā ir variācija par tēmu, improvizācija. Kas tas ir? Vai tā ir sanāka apdare, kurā brīdī, ko mēs kā nosaucam, kurā brīdī, ko un kā mēs saucam. Tas ir tāds, it sevišķi mūsdienās, ļoti interesants jautājums, jo visu laiku iet autortiesības visur, un arī saucamajā tradicionālajā kultūrā. Es zinu, ka tā deja ir, piemēram, Julgī deja, ko viņa ir ieviesusi, visi dejo viņu. Īstenībā tas ir autora darbs. Jā, bet ne visi to zina. Daļa to zina, citi, tā ir senā lībiešu deja vai senā kaut kāda deja, bet tad tu uzzini, ka kāds ir. Jā, bet ne, vienkārši par to, ne visiem viss ir jāzina, tas ir, bet vienkārši es tā domāju tādā valstiskā līmenī. Tad viņa varētu iesniegt iekšā autoru, tas ir, kā tu dejo, tā viņai nauda nāk, jo citi saņem naudu un citi atkal, kā tu skaities, ja tu esi zem tautas muzikants, tātad tu esi tautas, tu neko nesaņem, bet kā tu pārēj citā latiņā, es būšu tagad komponists, tā tu uzreiz, kurā brīdī, kas tu esi? Jā. Tu gribēji? Bija tas moments, kad dejā veidoja skaistus nosaukumus Latvijas pirmās valsts laikā, un tādā veidā čorta poļka palika par velna polku. Tas labākajā gadījumā, biežāk par trako polku. Un, var sakot, ar šo nosaukumu, jebkuru no variantiem, ir saprotams tas, ka viņu ļoti grūti noraksturot. Viņš dejo tik oriģināli un tik sparīgi un lec un spārdās. Un te arī tā spēršana. Jā, spēršana kā dejas, kas kādā skatuviskā dejā, viņa gandrīz nekur nav, ļoti reti, kur viņa ir dažas dejas, jā, bet sadzīves choreogrāfijā tā kāju izspēršana, izlikšana, jā, ne tikai žīgā, bet tas jau kaut kas drusciņ vairāk ir. Un par polkām pabeidzot, vienīgā reālā lieta, reālā vieta, kur es redzēju, kā dejo veci cilvēki pa īstam dejo polku, bija Sibīrijā, Lejas Balānas ciemā, kur viņi dejoja ļoti tādu īpatnēju, ļoti klusu polku, kuru nosauc arī par Lejas Balānas polku, kur gandrīz vai neatraujoties no grīdas, viņi griež tā kā tādas mazas lellītes, ātri griežas, un viņi praktiski nevar saprast, vai viņi lido, vai kā viņi pa kur laikam pieskarās pie grīdas vispār, kā viņi panāk to kustību. Un mēs ar Dandariem sākām ar viņiem, es teicu, mācamies, dejojam, bet mēs dejojam tā, kā mēs dejojam. Un kas bija interesanti, tās kundzītes, kas manos gados apmēram tagadējos bija, viņas momentā sāka dejot kā mēs. Viņas tik ātri uztvēra, ka viņam bija interesanti. Viņš saka, nē, dejoju, mēs gribam iemācīties. Tas bija ļoti tāds aizkustinošs moments, un tad es sapratu, ka tie cilvēki, pirmkārt, viņi saglabājuši tradīciju, otrkārt, viņi ir tik labi dejotāji,
ka viņi uztver, ko tas otrs dara un spēj momentā atdarināt viņu. Kaut arī tas ritms mums nemaz tik vieglas, nav tik vienkārši, nav tik līdzīgs. Tas ir viens, un man liekas, ka jums arī kā latgaliešiem savas tās polkas tur ir vairāk jākopj, un ne jau tā, ka visiem jādejo viena čorta polka vai kaut kas tāds, bet katram individuāli ir sava tā polka. Kā viņš dejo, viņš vienkārši jākopš, lai viņš dejo tā, kā viņš dejo, un nevajag viņam pārmācīt, ka tu nepareiz kāju cel un iet viņu tur un citādāk, kā viņš pats izjūt, jo polka jau tieši tādā veidā jau arī, ka tradīcija nostiprinājās, ka katrs varēja dejot viņu kā grib, un tā nav modas deja šai gadījumā, kur visiem ir ļoti jāskatās, cik un kā. Un skatuviskajā dejā, jā, tā ir drusciņi arī traģiski. Es domāju, ka nekad tur nebūs arī vairāk, kā Dācis saka, pieciem veidiem. Viņiem varbūt arī ar to pilnīgi pietiek, jā, un vairāk nevajag, jo tur solo dejas vispār nav paredzētas kā žanrs, ja deju svētkos solo dejas, diemžēl nedejo. Man patīk, ka dejot, bet nedejo. Bet tas būtu par šim polkām piebilstams. Un vēl es domāju, ko es varētu ieteikt pie šīs dejas tieši upītē, ne tikai censties citus atdarināt, bet arī tieši vairāk šo individuālo dejas prasmi katram izkopt, un arī katram pārim, jo polka tomēr ir pāru deja. Viņi var dejot viens pats kā solo kādu brīdi, bet tomēr tā ir pāru deja, un tad vai viņš piesit, vai viņš zemāk, vai tupus, vai kā. Un vienkārši jūs varat pateikt, tā eksperimentāli kārtā, tupus polka, tad kā visi to tupus polku izprot, tā dejo. Un tad varat pateikt tur čorta polka vai andra polka vai kāda cita polka, un tad, lai atdarina to, jo tieši atdarinot viens otru, jau gan to stilu iemācās, ja, gan arī pats izkop savu. Ja tagad man atdarinās, man taču jādomā, kaut ko interesantāk uztaisīt, tikai kā man tas sanāk. Lūk, tas ir tās deju mācības pamatā, ka katram jāmeklē šis savs izteiksmes veids, sava leksika, sava dejas valoda un ar kājām rokām ar visu augumu jādejo. Tu tīši atbildēji uz manu nokšu jautājumu. Tā jautājums jūsīm. Kas dancē ir svarīgāks? Vai perfekti tehnisks soļs vai deja sajūta, tumā breidie dzīvība? Jā, pirmām kārtām, ja tas ir perfekts solis, es to uzskatu par kustību. Tā nav deja. Tad tā ir vingrošanas zālē, tur vajag perfekti izpildīt, lai deja ir pavisam kaut kas cits. Pirmām kārtām, tā ir personība. Lai man būtu interesanti skatīties, kā tu dejo, tam cilvēkam ir jābūt jau pirmām kārtām personībai. Jā, kā es saku, viņš pat vienkārši pāriet ar gājiena soli, bet viņš izdarīs tā, ka visi un var 10 pāriet un nekā nebūtu. Vienkārši deja nav tajā, tas ir, kad tu saproti ar jēgu katrai kustībai, tu saproti, kāpēc tu to dari, ko tu ar šo tu gribi tā kā pateikt. Ja tu dejo pārī kā puisis ar meitu, kas ir tas, ko tu tā kā gribi, nevis tā vienkārši man tagad ir jādejo deja tajā brīdī, kā es saku, tu izpildi dejotāja lomu, tu nedejo. Tu tikai, kā lai saka, man ir jādejo, un es tagad izdarīšu, tāpēc, ka vajaga tāvs lika. Ja, piemēram, vai baba lika. Bet otra lieta, ja man tā meita patīk, vai tas puisis, es pēc tam savādāk dejošu, vai ne? Tur uzreiz man ļoti patīk skatīties, kā cilvēki dejo, vērot, un arī gleznas skatīties, kur it sevišķi Nīderlandes māksliniekiem 16., 17., 18. gadsimta gleznās tur ļoti labi. Es tikko biju Hāgā pie diaspora, un tur muzejā es tiku arī Pērļu Auskaru redzēt meiteni, bet tur man vairāk interesēja tās gleznas, kur cilvēki, kur parādīts, kā dejo, kāda viņiem ir tā kustība, kāda tā stāja, kur tās rokas, kur tā kājas. Un īstenībā tur ļoti labi var redzēt to emocionalitāti, to enerģiju, lai dejot ir vajadzīga enerģija. Īstenībā dejot ir jābūt tā, ka tu izkop dzīves prieku, kā Imants Ziedonis sacīja. Cilvēka galvenais uzdevums ir kopt dzīves prieku, un kā to vislabāk var darīt, dziedot, dejojot un muzicējot, lai varētu ikdienas rutīnu izturēt. Inget? Jā, tā sajūta man radās no muzikantiem. Tev ir lieliski muzikanti, kas tevi iekustina, uzmundrina, iededzina, un tad kopā ar to savu pārnieku, jūs pārsvarā dejojat pārdejas, tad kopā jūs radat to deju. Jūs viens otru, jā, ir vadītājs un ir sekotājs, bet es arvien vairāk piekopu tādu variantu, kas tās abu
bišķiņu vadīšana, kad arī meitene var ietekmēt, ko puisis dara vai otrādāk, ka jūs abi to deju radat ar savām kustībām, ar savām niansēm. Tas pat citiem nav pamanāms, bet tie pārī to var just. Tā, pēdējais jautājums. Ko jūs iedrošinātu citus vairāk dansot ikdienā? Dejot vajaga. Pirmām kārtām, ko es tā mūsdienās, kāpēc cilvēki, bieži vien es jautāju, kāpēc jūs dejojat, bieži vien es saņemu atbildi, veselību, lai uzturētu. Ja? Mūsdienās tas īstenībā ir ļoti svarīgi, jo, kā lai saka, diena nāk klāt, jo vairāk vajag kustēties, jo tu sāksi mazāk kustēties, tad tu arī nokļūsi tur, kur 3 lietas zāļu skapītīs, tā būs vajadzīgs. Bet, jā, ir jākustās. Mūsdienās tas laikmets ir tāds, ka tie telefoni, datori, tam ir jābūt kā, man šķiet, tā kā ēdienam, tā kā gaisam, lai tu vispār varētu būt dzīvs. Ir jākustās, tev ir jāatrod. Vienalga, es saku, tā var nebūt tradicionālā dēļ. Jebkurš stils īstenībā ir jākustās, ir jāatrod tas, kas tev patīk. Bet runājot par tradicionālo deju, par tautas deju, etnogrāfisko deju, es teiktu, kāpēc tas būtu katram mums latvietim jāapgūst, jāzina šis materiāls, tāpēc, ka mēs esam latvieši. Un man ļoti patīk, tad, kad es reiz kaut kad skatījos raidījumu 1000 jūdzes Irānā, kā tur jebkurš cilvēks uz ielas spēja pastāstīt par savu tautu, par savu kultūru, nodziedāt, nodejot. Viņš ir kaut kāds, viņš ir apkopējis kaut ko, bet viņš zina tik daudz par savu kultūru, kā es saku, mums Latvijā tāds vēstures skolotājs būtu ar doktora grādu, cik daudz, es domāju, ja mēs katrs latvietis tā zinātu par savu kultūru, mēs būtu ļoti stipra tauta. Man liekas, ka galvenais ir sākt, jo ļoti daudz cilvēki neskapēc baidās dejot, jo viņi domā, ko par mani padomās. Bet visi dejotāji īstenībā iet vienkārši priecāties. Viņi iet sevi izpaust un priecāties. Un, ja kāds domā to darīt vai nedarīt, vienkārši atrast kādu kopienu, kādu klubu, kādu alu, kur vienkārši pirmo reizi aiziet to pamēģināt, neviens tev neskatīsies. Tad es varu pilnīgi to noteikti pateikt, ka tā tas būs. Un vienkārši pamēģināt un sākt, jo, piemēram, man deja ir terapija. Ja es kādu nedēļu dejoju, kaut kas nav kārtībā. Es jūtu, ka es palieku vai nervozāka, vai satrauktāka, un es padejoju, un viss paliek labāk. Tā kā man tas ļoti, ļoti būtiski, un apkārtējiem es redzu, ka dejošana ir tāda ļoti nopietna dzīves sastāvdaļa. Tieši kā Dats minēja, kā ēst vai dzert vai gaiss, man ar dejošanu ir viens no maniem ikdienas vai iknedēļas lietām, kas man obligāti ir jādara. Lai es būtu es būtu priecīga. Es tā arī pusgadu nevarēju dansot. Man arī jūti, vai ne kaut kas nav? Ne. Tā drusku dzējoks, tā uzreiz. Deja, mēs zinām, ir tāds noteikts saskaņošanās veids, lai panāktu, zinām, līdzsvaru, bet līdzsvaru ar ko? Un tāpēc arī ir dažādi šie deju līmeņi, stili, žanri un daudz kas cits, kas mums svarīgs. Kā mēs ikdienā, vai kā tu teici, pareizāk sakot, ikdienā mēs nedejojam. Mēs dejojam noteiktā emocionālā stāvoklī, ko drīzāk sauc par neikdienišķu. Lai gan mēs bieži neesam gatavi šim savam emocionālajam stāvoklim, tas rada kaut kādus stresus. Ar ko mēs saskaņojamies? Vispirms mums jābūt saskaņā pašiem ar sevi. Jā, tad mēs varam dejot un paņemt telefonu un uzlikt muziku vai pat tur kāds palīdz dejot. Caur to zināmā mērā socializēšanās, caur kaut kādu tīmekļu vai caur mākslīgo intelektu, bet vienalga tā ir sevis atrašana, jo tas tikai mums palīdz šo ar sevi atrast saskaņu. Bet mēs varam to saskaņu meklēt arī dabā, un tad ir daba un es un daba. Ja mēs ar kokiem vai kā koks es varu dejot, vai kā dzīvnieks kopā ar savu sunīti vai kaķīti, un tas ir kaut kāds jau cits, un tad mēs varam būt saskaņā arī ar saviem senčiem, un tad ir šīs maskas, bet tad mēs zinām, ka tas noteiktā laikā tomēr ir, un kad mēs varam ar otru cilvēku, un tas ir tā gan kāzu deja, bet tie ir arī Jāņi, un arī citas reizes, kad mums ir ļoti svarīgi būt kopā tieši ar vienu cilvēku, un tad savukārt ir tas moments, kad mēs saskaņojamies ar sev apkārtējo sabiedrību, ar ģimeni, tad ir kaut kādas ģimenē šīs norises ar saviem draugiem, vai skolas biedriem, vai tādu kopienu, kāda, piemēram, ir Alā, kā jūs teicāt, vai Danču klubā kādā,
vai deju folkloras kopā vai kaut kur citur. Un arī tad ir dziesmu svētki, kad tad ir atkal nākušais saskaņošanās līmenis, tad mēs visi jūtamies tādā pacelātā stāvoklī, bet vienalga mēs dejojam to, ko mēs dejojam. Mēs pēkšņi nesākam, tas ir tādi momenti, aiziet uz, teiksim, tur spāņu deju klubiņu, un tad būs šis moments, tad kāda sveša kultūra, bet mēs to ilgi nevaram izturēt. Arī tad, ja mēs ar to regulāri nodarbojamies, mums tas ir kaut kāds noteikts laika termiņš, kad mēs to varam darīt ļoti specifisks, kad mēs ar kādu citu kultūru. Tātad šī saskaņa mums svarīga, un man liekas, ka mūsdienās tas glāstošais aparāts, kas aicina sevi noglāstīt, vienmēr varbūt arī diezgan labs arī palīgs tajā visā, ne tikai te, kad mēs varam tur vārdus iemācīties. Es gan iedomājos, ka dejot uz stadionā un visiem būtu priekšā tur deju raksts, kur viņam jādejo. Tā tālāk, nezinu, varbūt tā ir degradācija vai ne, bet deja ir arī tāda, kas mums dod iespēju prognozēt nākotni. Mēs mācāmies prognozēt nākotni, ja mums sevišķi kā dziļā, mums ir jāzina, kurā vietā, kas kā notiek un kas būs tālāk. Ja tādā vienkārši ejot rotaļu apkārt, mēs skatāmies to, kas notiks, tas vidējais elements. Ja vidējais elements ir dievišķais, un tad paliek šis saskaņošanās arī ar Dievu, ar vertikāli. To bija Vētra teica, ka deju svētki ir brīnišķīgi, bet tie ir ļoti sovietiski, ja tur notiek pavisam citas lietas, nekā vajadzētu būt. Un es teicu, un kas tad ir tas sovietiskais, un kā varētu nebūt? Ja teica, kaut vai priesteris vidū varētu būt arī, kurš arī varbūt var dejot, un kaut kā var arī to teatralizēt, vai kaut ko šo solo deju salikt kopā ar kaut kādu masu deju. Nezinu, vai to kādreiz kāds izdarīs, bet runa tomēr pabeidzot šo tādu garo ieskatu tajā, ko mums tā deja dod, ir tas, ka katrā brīdī deja tev dod katrā brīdī citu ritmu, kuru tu vari saskaņot savu iekšējo ritmu. Un kas iekšējais, tas ir sirds ritms, tā ir elpošana, tās ir mūsu visas fizioloģiskās norises, kas mums ir no rīta vakarā un naktī un dienā, un tā arī ir deja. Un arī tad, ja kāds saka, es nedejoju, tad var nofilmēt, ko viņš dara naktī guļot. Un pātrināt palaižot to filmu, pātrināt, redzēsim, ka tās ritmiskas kustības arī, kuras mēs naktī izdarām, un katrā naktī varbūt tās varbūt citādākas. Tā, ka mēs dejojam nepārtraukti, ja kāds mūs dancina. Paldies. Paldies Ingai, Ernestam, Idācei. Paldies. Par sarunu te Reigas Latviešu biedrības nomā. Bet, mums pādījis vielējums uzdevums jūsīm klausietai. Šūnedēļ ne tikai klausīs, bet sajūti savu smoguma centru. Kod īdi pa īlu izdzirdi labu ritmu, nazabeistīs, uzsit takti ar papiedi. Sajūti tu grūdīnu, kas sīt caur kojom no zemes. Tas ir tavs montojums, kas mūstos. Ja tev dvorā ir mozi bārni, parodījīm, ka doncot ir drūsmīgi. Paldies, ka bijāt kopā ar mūsim šumā ceļā, raidīrokstā atpakaļ pi sevi. Meklējiet mūs visos straumiešanas vītos. Ja jūsim ir rodījis kods jautājums, drūši rokstat mūsīm. Raidīroksts taps ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Palīdz eists, turīs pi sakniem. Atpakaļ pi sevi.